Labrīt un sveicu jūs! Šodien ir ļoti svarīga diena baznīcas gadā. Šodien ir trešdiena, pelnu trešdiena. Pirmā diena ciešana vai gaveņa laikā. Un tādēļ šodien es pārtraucu mūsu parastos lasījumus un vēlos lasīt jums no pravieša Joēlas grāmatas 2. nodaļas 12. un 13. panta. Bet arī vēl tagad saka tas kungs: griezieties atpakaļ pie manis no visas savas sirds, ar gavēšanu, asaram, nožēlam un sēram. Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes, un atgriežties pie tā kunga sava dieva, jo viņš ir žēlīgs, līdzcietīgs un lēnprātīgs. Viņam bezgalīga laba sirds, un viņam paliks jūsu žēl jums uzliktā soda dēļ. Ko Dievs šeit saka un aicina un mudina jau vecajā derībā, bet arī caur Kristu, ir, lai mēs atgriežamies pie viņa, lai mēs nožēlojam savus grēkus. Un šeit, kur ir teikts, saplosiet savus sirdis un ne savas drēbes, toreizējos laikos viena grēku nožēla pazīme bija, ka cilvēki pārplēs savas drēbes, un viņi arī bēra sev pelnus uz galvas, kā zīme, ka viņi nožēloja savus grēkus, vai arī bija lielās sērās. Bet daudzreiz, diemžēl, kā tas ir arī šodien, daudziem tā bija tikai āršķirīga lieta, tā bija reliģiska izdarība. Un Dievam tas neinteresē. Viņš teica, saplosiet savas sirdis, ne savas drēbes. Ir ļoti svarīgi, ka mēs nākam pie Dieva ar savu sirdi. Ir ļoti daudz cilvēku, kas kalpo reliģijai, ir ļoti daudz cilvēku, kas varbūt aizies uz baznīcu šodien, pelnu trešdienā, un dažās vietās ir tradicija, kad aiziet uz grēku nožēlu, un mācītājs ar pelniem uzīmē krustu uz pieres. Tas viss ir labi, ja tas tiek darīts no sirds. Ja tu tikai dari to āršķirīgi, tavs sirds tur nav, tad tu vari sevi apzīmēt, cik tu gribi, tu vari saplosīt savus drēbes, tu vari visu kaut ko darīt, bet tas vēl neko nenozīmēs. Pāvils teica, ja es runāju cilvēku un eņģeļu mēlēm, man nav mīlestības, es esmu skanošs vārš vai šķindošs vārguls, respektīvi es tikai troksnitājs. Ja tu izpildi visādas reliģiskas likumus un tu apliec sev visādas gaveņas šajā gaveņa laikā, bet tu nedari to no sirds, tam nekāda nozīme nav. Un tāpēc mums ir ļoti jāuzmanās, ka mēs darām visu no sirds. Ir ļoti svarīgi atgriezties pie tā kunga, ir ļoti svarīgi nožēlot savus grēkus. Mums ir tas apsolījums, ja mēs atzīstamies savos grēkos, ka viņš ir uzticīgs un taisns, mums piedod grēkus un šķīst mūs no visas netaisnības. Bet kā mums ir jāizvairās, ir, ka mēs nekļūstam par varizējiem, kas āršķirīgi darīja visas reliģiskās izdarības, bet iekšēji nekas nemainījās. Svarīgi ir, ka mēs visu darām no sirds. Kristus mūsu dēļ cieta tik šausmīgi daudz, lai mūs atbrīvot no grēka, un kā pateicība viņam, mēs cenšamies dzīvot viņam svētu un patīkamu dzīvi. Bet visu, ko darīsim no sirds. Mīlēsim Dievu savu kunga, visu savu sirdi, prātu, dvēseli un spēku, un savu tuvāku, kā sevi pašu. Dargais un mīļais debes Tēvs, šajā pelnu trešdienā mēs tiešām nākam tavā priekšā, un mēs nožēlojam savus grēkus no sirds. Mēs apzināmies, ka mēs grēkojam pret tevi domās, vārdos un darbos, un kad esam pelnījuši pēc visiem noteikumiem tavu sodu. Bet mēs arī zinām, ka tu, kungs Jēzu, izcieti mūsu sodu. Tu samaksāji par mūsu grēku. Tu ar savām asinīm nesi Dievam patīkam un pieņemam upuru par visiem grēkiem. Paldies par to. Paldies, ka tu mūs tik ļoti esi mīlējis. Un, kungs, atsaucoties tavai mīlestībai, palīdz mums mīlēt tevi ar visu sirdi, prātu, dvēseli un spēku. Mīlēt savu tuvāku kā sevi pašu. Mēs nu jauni šodien, ieejot šajā gaveņa laikā, sevi pakļaujam tev un nododam sevi tev kā dzīvu, svētu, tev patīkamu upuru. Tā ir mūsu garīgā kalpošana.
palīdz mums netapt šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērsties, atjaunoties savā garā, lai pareizi saprast, kas ir tava griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Un tā mēs lūdzam, kungs, ņem mūs pie rokas, vadi, svētī un sārgi. Svētī mūsu zemi, mūsu vadītājs. Svētī, kungs, viss, kas ir atbildīgās pozīcijās, svētī savu baznīcu, lieto šo gavenu laiku, lai to šķīstīt, iztīrīt, atjaunot, pasarg mūs no ļaunajiem, pasarg mūs no viltus praviešiem, no vilkiem āvju drēbēs, un dod mums patiesas ganas, kas sludina tavu vārdu. Aizlūdzam par pazudušām dvēselēm un lūdzam, lai daudzi atgrieztos pie tevis. Aizlūdzam par slimājiem, par katru, kam ir kāda vajadzība. Un tagad kopā mēs visi nododam tev un lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums ir šī pelna trešdiena un vispār viss gaveņa laiks. Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, ja Dieva palīga sekt, tas būs atkal rītdien.